tad ko? Esam sākuši mūsu ceļojumu, ceļojumu būtībā uz Somiju. Mašīna, kā jūs redzat, diezgan pilna vai tad diezgan tukša, nevar pateikt īsti. Nu ko? Būtībā sajūtas ir interesants, piedzīvojuma garša jau tiek sajusta, tāpēc cerams, ka būs viss baigi labi. Jāatzīst, ka ceļš ir drausmīgi pretīgs, jo ir diezgan liels putenis. Tāds ceļš ir nosnidzis, līnijas nevar redzēt, ļoti slidens, un pirmīt es apzinu pāris smagās automašīnas, kas bija īstenībā ļoti sirds plēsošs moments, jo būtībā neredz un nesaprot, kas notiek. Un jāsaka paldies, ka šoferi arī ir saprātīgi, un viņi palīdz tev saprast, kurā brīdī tev labāk ir apdzīt, jo patiesībā tu dzen un tu jūti, ka tev mašīna sāk viegli slīdēt kaut kur projām. Un cerams, ka šāds laiks varētu drīz pārstāt būt, un tad būtu viss baigi labi. Tikko esmu norullējis savu pirmo 100 kilometru. Šī braucienā vēl pēc visiem datiem spriežot ir apmēram 250 km man palikuši. Tad mēs redzēsim, kāds es būšu. Šobrīd kā ir tāds sajūta, ka miegs tā kā mazliet nāktu, bet nav nemaz tik traki un var mierīgi braukt. Vienīgi, ja būtu labāk braukšanas apstākļi, tad viss būtu daudz plašāk. Tā kā tiekamies pēc nākamajiem 100 kilometriem. Nu ko, esmu veiksmīgi pārbraucis robežu, šobrīd atrodos jau Igaunijā. Ir diezgan jancīgi sajūta, protams, pamest mājas un pamest savu valsti. Tāpēc cerams, ka atlikušais brauciens būs vēl labs, un es ceru, ka tas laiks, kuru es pavadīšu arī Somijā, jo šobrīd ir tāds diezgan liels pārdoms par to, kā būs un kā kam vajadzētu būt. Tāpēc, jā, ir tādas divējādas sajūtas, bet es domāju, būs labi, un būtībā es ceru, ka būs labi, jo tad es būšu ļoti vīlies, bet, jā, šobrīd pulkstenis ir 2 naktī, un es turpinu braukt uz ostu. Kuģim man vēl ir laiks, bet, jā, šobrīd atrodos jau Igaunijā, un pamazām tuvojos arvien tuvāk ar katru kilometru savam nākamajam punktam un arvien tuvāk savām jaunajām mājām uz tuvākajiem 5 mēnešiem. Nu ko, ir nobraukts jau 200 kilometrs un ir diezgan interesanti, jo jau kāds 40 minūtes es diezgan uzcītīgi braucu pa mūsu kaimiņiem Igauniju. Ja var ticēt visiem navigācijas datiem, tad līdz ostai man ir palikuši kāds 40 km. Pulkstenis šobrīd ir vairs 15:03. Tikko man piezvanīja un manī mazliet papļāpāja dažs labs biedrs. Tā kā man nav bijis garlaicīgi šo laiciņu. Nu jā, un tad tiekamies jau pie 300 km. Nu ko, 300 km arī ir noritējis. Līdz galamērķim ir palikuši 50 km. Viena lieta, kas man ir par Igauniju šobrīd ir ļoti, tā kā varētu teikt, neaizrāvus, bet interesēs tas, ka viņiem ļoti daudz ir fotoradaru. Tiešām brutāli daudz. Bet, protams, es nepārkāpu ceļu satiksmes noteikumus, jo tas ir nav manās interesēs, jo šeit diezgan slidens viss cauri ir. Un laiks īsti tā kā neatļauj, lai kaut kur baigi skriet, bet fakts kā tāds, ka būtībā ik pēc 10-15 kilometriem ir fotoradars, un tas ir ļoti atzinīgi vērtējums. Bet, jā, drīz es būšu sasniedzis savu pirmo galamērķi, un tad jau redzēs. Turpiniet braukt taisni. Nu jā, lūk, arī navigācija pasaka to, ka man jāturpina braukt taisni, tā kā tiekamies drīz atkal.
šobrīd patiesībā ir tā, jo tuvāk braucam Tallinnai, jo šeit izskatās, ka kļūst arvien lielāk ziema. Ceļi, ja sākumā vēl bija pilnīgi tīri, sniega var teikt nebija, tad pamazām sāk palikt tāds ledaināks, mazliet vairāk sniega, tad šobrīd jau 25 km attālumā no Tallinnas būtībā ir pamatīgi ziema, jo ir ļoti normāli apledojuši ceļi, ir ļoti daudz sasniedzis sniegs un būtībā izbraukt veiksmīgi, nesaslīdot, ir diezgan pagrūti, ņemot vērā to, ka man mašīnai nav visādi mūsdienīgo aprīkojumu, kā ABS, SRS un tā tālāk, kā tie draņķīši saucās. Lūk. Tāpēc, jā, jo tālāk uz ziemeļiem, jo vairāk sniega. Kā, beidzot esmu atgriezies, nevis tā atgriezies, bet ieradies Tallinnas ostā. Šeit, kā jūs varat paskatīties apkārt, ir normāls sniegs, normāls ziemiņi, ir mazliet mīnusi, bet ir ļoti patīkami beidzot iztaisnot kājas, jo ir nobraukts 350 km. Nakts ir negulēta. Laiks patiesībā ir ļoti brīnišķīgs. Man ir kāda stundu laiks vēl, bet es domāju, ka vajadzētu būt baigi labi. Tikai tagad saprast, kurai tā man ir jāiet reģistrēties un tā tālāk, jo šeit viss ir viņu valodā. Ko beidzot esmu ieradies savā jaunajā mājā. Tālāk izskatās man istaba. Šobrīd, protams, te vēl ir ļoti liels bardaks, jo es esmu tikko ieradies un tādā garā, bet, protams, diena pat par sevi ļoti skaista, laiks ārā ir brīnišķīgs. Ja vien, protams, bankomāts nebūtu norījis manu karti šodien, pirmo reizi ieliekot iekšā, jo izrādās, ka viņiem šeit ir divas sistēmas, kā var likt kartes, jo ir divu veidu kartes, un viss ir galīgi garām, tāpēc šobrīd esmu bez kartes. Un būtībā arī bez naudas. Bet, dzīvosim, redzēsim.